grāmatas un vēstules, rokraksti un fotogrāfijas, skaņu ieraksti, filmas, zvani, sarkofāgi un pat zīlēšanas kauli. Tas viss var būt dokumentārais mantojums. Dokumentārā mantojuma liecības ir pagātnes informācijas nesēji, kas glabā atmiņas par vietām, cilvēkiem un notikumiem. Atspoguļojot laikmetu, kad liecība radīta, dokumentārais mantojums ir galvenais avots un unikāls resurss pagātnes izzināšanai. To veido divas līdzvērtīgas sastāvdaļas – informatīvais saturs un materiāls, kurā vērtība ierakstīta. Tas ataino gan ideju, gan tehnoloģiju attīstību. 1992. gadā UNESCO izveidoja programmu Pasaules atmiņa. Tās mērķis ir apzināt un saglabāt dokumentārās liecības, kas veido mūsu kopīgo atmiņu, visas cilvēces stāstu. Dokumentārais mantojums glabā būtisku informāciju par vēsturiskiem notikumiem un personībām, par pārmaiņām sabiedrībā, zinātnes attīstību un nozīmīgiem atklājumiem. Tas veido mūsu zināšanas, identitāti un vērtības. Bez šīm liecībām mēs pazaudētu savas pagātnes pavadienus. Svarīgi ir atcerēties, dokumentārais mantojums nav tikai ļoti seni rokraksti. Informācijas nesējs var būt jebkas – papīrs, akmens, kinolente, disks vai digitāls fails. Nozīmīgs ir vēstījums tas, ko šis dokuments stāsta un kāpēc tas ir unikāls. Dokumentārais mantojums var būt gan viena fotogrāfija, gan milzīgs arhīvs. Tas var liecināt par kādu pasauli mainošu notikumu vai par viena cilvēka domām un pieredzi. Piemēram, Dainu skapis, Beethovena 9. simfonijas manuskripts, Astrid Lindgrens arhīvs, Annas Frankas dienas grāmata, Čornobiļas atomelektrostacijas katastrofas dokumenti, telegrāma, kas aizsāka Pirmo pasaules karu, Pasaules veselības organizācijas programma Baku izskaušanai, Amudsena ekspedīcijas materiāli un Īzaka Ņūtona rokraksti. Šīs un citas liecības stāsta gan par notikumiem, kas izmainīja vēstures gaitu, gan zinātnes atklājumiem, gan par izcilu personību radošo devumu un cilvēka gara diženākajiem sasniegumiem. Ir traģiski, ja dokumentārās liecības iznīcina karš vai dabas katastrofas, taču vēl bēdīgāk ir tad, ja par tām vienkārši aizmirst, un mēs zaudējam kādu savas atmiņas fragmentu. Dokumentārais mantojums ir sava veida laika mašīna, kas ļauj ielūkoties pagātnes notikumos un cilvēku domās. Tas pasargā mūs no kolektīvās amnēzijas un palīdz saglabāt atmiņu par cilvēku pieredzi.